Tagad jau Benjamins Nīsners. Ar otro vārtu autors, otrā perioda pašā ievadā. Tagad arī par vārdsargām mums ir reklāmas pārtraukums. Un tiek ārā no zonas, pietiekami bīstams var izveidoties pretuzbrukums no tūs distances, raidīt ripu un ripu ir vārtos. Tiesas rāda vārtugums netiek skaitīts. Rokas sākumā pacelts austriešiem, tālāk neizpratnē tās nolēs zemāk un uz abām pusēm. Metiens pa vārtiem tiek bloķēts. Arāžens aizsargs arī ar Arāženu nūju turklāt. Vienotūs distances, viens metiens, otrs metiens un tiek ar situāciju galā Sebastians Franešīts. Šeit jau labi saspēle no aiz vārtiem. Pirmajā periodā jāspēlē. Arī pusbrukuma zonā Latvijas izlasē. Kodas ir uz zilās līnijas, ir Lapīnskis laukums stūrī. Lapīnskis aiz vārtiem Melnauksnī. Melnauksnis no tūs distances metiens pa vārtiem un arī te spēja ripu savaldīt Sebastians Franešīts. Melnauksnis iepriekš arī Šveicis Nacionālajā līgā ir uzspēlēts, bija Cīriks sistēmā, tagad Šveicis otrā līga. Irnaus netiek arī garām uzreiz ar pirmo kustību vārdsargam. Bergs, tālāk jau Romaņs uz vārdu priekš teicama piespēle, un te bija varianti arī Danielam Andersonam. Jā, labā pozīcijā Daniels Andersons. Diezgan lēns saspēles pagaidām. No tuvāk pie vārtiem ar austriešu un savu vārdu priekš te Rikašets un garām vārtiem. Vēl 7 sekundes. Tūlīt Lapīnskis jau ir kāps uz ledus. Jā, tur šīs skaidriskais mazākums. Tūlīt jau ir Krastenbergs. Individuāli. Franešīts arī te spēja ripu savā. Mazāk rezultatīvi, jo pieredze ir bijusi diezgan dažāda iepriekšējā šādām spēlēm. Tikmēr te ir Lapīnskis uzbrukuma zonā. Lapīnskis spēlē diagonāli. Te Justovs Ozoliņš uz vārtiem. Ripu lidos secē. Te no otras puses un ripu starp aizsargiem vārtos. Vārtrums. Latvija izvirzās vadībā. Te Lats un iepratīvāt un izskatījās, ka ir izdevies ievirt. Elegant. Rodžers Bukās. Bukās divi tā vārtē. Te diagonāli. Ir vārtos. 2-0. Mēs skaitot spēles rezultātu kopā. Papildu laikā 1-0. Arī te formātā 3-3. Skaists vārds.